never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna... Tā, nu ko, rāmi nometinājis esmu. Tātad rekur amortizatoram papildus atbalsts, lai nesalok. Te arī oriģinālis arī piemetināja bišķi labāk, jo te nekas nenāk. Tad nāk, protams, lielā mala visa, lai būtu pilnā, jo šī pusē nāk atvērtais. Nezinu, kāpēc tā, jā. Te vienā pusē viņi ir uztaisījuši jau visu, ķipa, no dubultā bleķa, ar šeit oriģināli nenāk. No, tā kā visu šitā mala piemetināta. Apakšā rekur šitie tie atbalstiņi abās pusēs. Tad šitie atbalsti abās pusēs. 3 stūri šitādi, visu apkārt 4 gabali. Šitie lielie bleķi, gan augšā, gan apakšā 2 nāk rekur. Un rekur stūrei atbalsts. Laikam, ka tas arī tā kā ir viss. Nu, nezinu, karoči, it kā šitas kits, šo kitu visi metina tur, kas malas tajā krosā. Pa trasītiem lēkā ar šitiem aparātiem, un viņiem viss ir ok. Tā kā es ceru, ka buzēja viss. 2 detaļas man gan palika, kuras es nezinu, kur metināt, vai rekur šitās te. Nav ne jausmas, kur šitām jānāk. Nevar saprast, karoči. Bet nu labi. Baigi maziņās, cerams, kad nav svarīgs. Tā kā jā, rāms nometināts. Tagad tālāk, ko es daru, ir mēģinu uztaisīt radiatoru, karoči. Radiatoru ir tā, rekur ir oriģinālais. Un tā kā vajag bišķīt dzesi labāku, tad dabūt ir lielāks radiators. No 125, laikam šis bija kaut kāda, nezinu no kāda rollera, karoči. Nu, izmēros viņš ir reāli tā kā tieši 2 reiz lielāks. Un tā kā būs, es domāju, zebis. Šeit, kas man ir jādara? Man ir jādara tas, ka jāuztais stiprinājumu, lai es to radiatoru var vispār pielikt. Es te jau bišķīt pamērīju. Man sanāk tā, ka rekur oriģinālis bačuks, es viņu varēšu pat atstāt. Un nevajag neko citu, šits viss paliks. Un šitam lieliem radiatoram pat vieta sanāks apakšā. Es kaut ko te skatījos aptuveni. Kaut kā tā viņš nāks. Šitā te bišķīt, laikam viņš gan sanāks līpi vairāk uz augšu, skatīsies. Bet es domāju, dzēsē būs tāpatās gaisa tiks klāt un viss būs zebis. Jo, ja es viņu uzlieku mazliet taisnāk uz leju, tad dakša traucēs. Griši nevarēs stūri sagriezt. Tā kā mazliet viņš jāceļ uz augšu. Bet es domāju, būs labi. Nu, tā kā tagad mēģināšu uztaisīt stiprinājumus, lai es to radiatoru varu nolikt vietā. Visu samērīs, uzliks purnu virsū, pastīsies, kā sajiet. Un tā, kad būs stiprinājumi vietā, tad vajadzēs arī bišķīt pārmetināt šitos galus, abus divus. Jo es gribu izējas taisīt. Tagad viņas nāk uz leju. Ja nebūtu uz leju, es gribu taisīt no malām. Nu, līdzīgi kā te oriģināli. Abas izēja ir no vienas malas. Tā kā nozaudēšu šitos droši vien nost. Un piemetināšu šeit klāt vienu augšā, vienu apakšā. Apakšā caurums iemetinās cien. Un kaut kā tā. Tā kā tagad patreiz ķeršos pie šitā klāt. Kad raģiks būs virsū, tad tiekās.
Tā, nu ko radiators virsū. Kaut kā šitā te izskatās. Laukums diezgan milzīgs ir. Ko es pēc tam domāju, varbūt vēl saukšu kaut kāds caurums papildus dzēsei, bet nu, to vēlāk redzēs, vai vajag vai nevajag. Uzliekšu to plasmas viņu virsū. Kaut kā šitā. Pārmetināju izvadus uz aizmuguri, re kur viens, re kur otrs. Viena truba sajiet, izēja viss. Otra truba būs jānopērk jauna, jāuzliek. Augšā stiprinājumi, apakšā stiprinājums. Nu, kaut kā tā. Kā tagad ir tas, kad šitam pagaidām šeit viss pagaidām iepauzējās. Un tagad jāsāk ķerties klāt ir motoram. Motors, nu šeit ir viss pilnīgs stoks. Nezinu, cik viņš ir nogājis, nav ne jausmas un tā. Bet jā, bija aizbraucis karušā, nomazgāja dubļus nost un tagad jāņem jājauc ārā. Karteri ir izjaukti, stāvoklis izskatās viss ok. Reduktoru es neiztikšu, tikai eļu samainīšu, gultņiem viss ir kārtībā. Tas, lai paliek, ūdens sūkni samainīs. Kaut kā tā, sāksim ar cilindru. Cilindrs būs, kas mums ir, Racing, MK2 Racings. Kloķene būs Jasils, Hightech. Par šito pēc tam atgriezīšos atpakaļ, pastāstīšu, kas un kā. Tāda būs C16. Nav tajā labākajā stāvoklī, bet tā kā es ar viņu maukšu pa dubļiem, pa mežu un visu kaut kur tā kritīs un kas tik tur vēl ne, tad pilnīgi vienalga kādā stāvoklī viņš ir. Tāda cilindrs, kloķene izpūtais, C16, jasūnis, selētra aizdedze, rotorniece un karbis 28. karbīts. PH. Šitie nāk oriģināli uz RS 125. Šis ir OEM Delorto karbīts. Manā skatījumā ļoti labs karburators. Labāk izmantot šādu nekā visus tos PV, KRT, misenes, karoči. Tā kā jā, šitam tikai kaut kāds hermis ir, kurus mērēts. Tā kā uzsūtīšu kaut kādu remkitu. Saliks jaunas blīvītes un visu to izies cauri un būs laba lieta. Kas man te vēl ir no kādiemštruntiem, tātad kloķenē gultņi, oriģinālais ūdensūkņi, tipa remkits, kāds sveķis, es tam nopirku dačiks temperatūras, šito uzlikšu, lai es obligāti zinu, cik ir temperatūra, sensors cilindrā, separators malosī. Šeit nāk līdz separators, bet es neiesaku šitādus likt, kas tur nāk līdz, tā kā es izmantoju tikai un vienīgi malosī. Man līdz šim neviens nav nekad izjūtis. Tātad kolektors, šitais ir 360 grādu kolektors,
kruķīt, uz kuru pusi gribi, nu, attiecīgi priekš tā karbi. Bākai, lai vakumņiks nav jāliek, jo tie mēdz nofeilot, un kad šitas ir ērtāks daudz. Tad kluči pa līniju paņēma aizmugurē, nezinu, vai viņi ir labi vai ne, it kā saka, kad OEM ražotāja kluči ir ķipa paši labākie. Nu, nocitēs šitos, redzēs, kā būs. Gāzes trosīte jauna, un tur ir gāzes ručka, un tie mīkstumiņi, kas liekās virsū arī komplekts. Kas man te vēl trūkst? Man liekas, kad baigi no setupa nekas. Nu, galvenās lietas ir cilindrs, kloķene, izpūtais karbis, aizdedz. Šitās 5 lietas ir tās, kas tev, teiksim tā, nu, visu to jaudu dod. Nu, pa lielam jaudu dod cilindrs ar izpūtēju un karburators pareizi. Aizdedz palīdz to attīstīt, jā, un kloķene palīdz to noturēt visu vietā, jā. Apmēram tā. Man kaut kādus gadus atpakaļ, laikam 10, bija trigēns. Un man bija tieši tāds pats setups. Es tagad mēģinu atkārtot to pašu setupu, uzlikt, kas man bija 10 gadus apakaļ strigēni. Man bija racings, MK2. Nebija nevīlēts, nekas darīts ar viņu. Bija racings, bija šitā kloķene virsū, tieši šitā pati. Bija aizdedze, malosī, tieši tāda pati. Nu, tikai viņai nebija regulējumais, nu, škarts regulējumās nebija un offsets un limiters, nu, CDI bija vecais. Bet, nu, aizdedz tā pati paliem. Karč bija tā, bija cilindrs, bija kloķene, izpūtais bija C21 vienīgi. Šit 16, tur man bija C21 un karburators bija tieši šits pats. Tieši. Šitais pats modelis, oriģināls, galvenais, ka oriģinālis. Tas trigēns man gāja ļoti labi. Un tur kaut ko es varbūt atradīšu, es iemetīšu kādu vidiku, kā es ar viņu tur braucu. Bet katrā ziņā, jā, viņš gāja ļoti labi. Es atceros toreiz drag race, kad notika skūtera openingi bija un closingi un kas tur vēl ne tajā laikā, kad viņš bija. Tad es visu dragus, nu, kaut kāds tur 1. vai 2. vieta bija, nu, baigi tuvu. Tur man noskrēja tikai kaut kādi, šitie 100 kubīgie. Oversize rolleri, karoči, bet visiem 70-niekiem high-endiem šitais brauc pa priekšu. Draģis startēju, laikam bija vidiks ar Roxu vienu, to es tūlīt ielikšu, redzēsiet. Startēju, es aizbraucu, izraujos startā un pēc tam turpinu braukt projām lēnām. Un 70-nieks RT netiek līdzi pat. Tātad atradu kaut kādus vidikus, 2016. gads, drag race, skūter sezonu closings vai openings, neatceros. Vienī pasākumā es dabūju toreiz 2. vietu, kad viņš pirmo paņēma Honda Dio pārtaisīts ar garo bāzi zemstāts 86, kubi malosī laikam bija. 3. vietu paņēma Rox, kurā bija ielikts Big Bloks 180. Gan Rox, gan tas Dio abi divi bija igauņi, atbraukuši ciemos pie mums. Rekur šeit brauc tas Big Block Rox pret Gilera Runneru jauno, kuram arī bija racings iekšā. Un rekur brauc tas Dragsters Dio. Vai arī Joks tas bija, es īsti neatceros. Un rekur esat trigēni. Big Block Rox pret Dragster Dio. Šeit viņi brauc pa 2. un 3. vietu. Tā kā Dragsters bija priekšā, Rox noskrēja, tad fināla brauciens bija pret manī par 1. un 2. Visas reizes, kamēr es braucu, man starti sanāca ļoti labi. Purns tikai drusiņi pacēlās priekšējais ritens no zemes un viņš forši aizbrauc. Un tieši šajā finālā es atceros, kad man uzrāvās purns pa daudz augšā un nācās atlaist gāzi. Un līdz ar to, kā tu atlaid gāzi, tu pazaudē laiku, ieskrējienu un tas Dragsters aizbrauc pa priekšu. Un saķerties viņu vairs nevarēja. Nu, turpināju braukt viņam līdzi vienkārši, bet klāt nenāca vairāk. Kā, jā, un man bija šitā kloķena iekšā, RPM gaugi virsū un 14 štukas abaroti skruķī ar viņu. Un
Es nobraucu ļoti daudz to kloķinu, visu šo setupu, man viņš gāja perfekti, viņš man ēda maz, es atceros, braukāju no Jelgavas uz Rīgu uz Jūrmalu, karoči visur vizinājos, karoči, vienkārši ideāli bija. Ēda viņš man 5 litrus sotaku, tas bija nomierīts, priekš šitā setupa, un kā viņš brauc, kas likās ļoti labi. Vienmēr lec, vienmēr gāja, vispār problēma nebija. Jāsāk likt kopā tas motors lēnām. Pirmais, kas jādara, laikam būs jāpievīlē kartera. Pievīlēsim karterus priekš cilindra. Šitās te. Jā. Te var vēl pielīdzināt flow bišķiņ, bet šitās visas vietas es saku, ka tas tik maz kaut ko dod, ka tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Tajā gadījumā kaut kāds efekts rodās tad, ja tev tur nenormālākais, 100 kubi virsū vai kaut kas, ja tu tur kaut kādas 30 zirgus spied no šitā ārā, jā, tad jā. Tad varbūt tev tur būs bišķīt lielāks iegūms, bet uz kaut kādiem 20 zirgiem šito visu darīt, slīpēt ārā, vīlēt tā, ka tev tur caurumi paliek, pēc manām domām pilnīgi bezjēdzīgi. Tātad, karoči, kas mums ir jādara? Tātad cilindrs. Paņemam blīvi. Mēs paņemam biezāko, lai viņi mazāk locās, ļurkās un vispārējais uzliekam virsū uz cilindra. Paskatāmies, vai lūkas sakrīt. Blīve ar visu, kaču ar maliņām. Ja sakrīt, tātad varam izmantot blīvi kā teiksim tā markapu. Saskrūvējam kopā karterus abus divus, jā, uzliekam blīvi virsū, ar kaut ko asu apvelkam riņķī. Vai krāsu var izmantot, jā. Es parasti ieskrāpēju, jā, līdz vietām, kur ir jāizslīpē, cik daudz, noņem nost, un tev tur paliek atzīmes, ņem drēmeli un mauc tikai. Tātad reko redzēt, jā, blīvi uzliek, cik daudz vajag, teiksim tā, pielāgot. Reku šitās vietas. Augšu viss ok. Tur neko nevajag. Tā no atzīmēts ir. Smuki var redzēt. Nu ko, tagad ņems drēmeli un švīkās ārā. Karterus esmu pievīlējis.
Kaut kā šitā. Uzēbis. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play